Bīdāmo durvju uzstādīšanas instrukcija. Svarīgi ievērot, pirms bīdāmo durvju pasūtīšanas precīzi jānomēra ailes augstums un platums. Par pamatu jāņem mazākie iegūtie izmēri. Uzstādīšanai nepieciešamie instrumenti – mērlenta, zīmulis, līmeņrādes, elektriskā urbju mašīna vai skrūvgriezis, seškante un appusējā līmlente. Bīdāmo durvju uzstādīšanu sāk ar augšējo durvju vadotni, kur ar skrūvēm tiek piestiprināta pie ailes augšpuses. Tālāk, aptuveni pretī augšējai vadotnei, pagaidām to nepiestiprinot, uz grīdas noliek apakšējo durvju vadotni. Gan augšējā, gan apakšējā vadotnē tiek ielikta pirmā durvju vērtne. Vērtni abās ailes pusēs nolīmeņo un ar zīmuli atzīmē precīzu apakšējās vadotnes atrašanās vietu. Kad tas ir izdarīts, durvju vērtni atkal izņem no apakšējās vadotnes un atbalsta turpat uz grīdas, precīzi atzīmētajā vietā, ar divpusējo līmlenti vai skrūvēm pie grīdas piestiprina apakšējo vadotni. Ieliek vērtni atpakaļ vadotnē un ar seškanti noregulē pēc sienas līmeņa. Ieliek pārējās vērtnes un arī tām veic regulēšanu. Kad regulēšana ir pabeigta, pa vidu profilam katrā vērtnes pusē tiek pielīmēta putekļu slotiņa. Noslēgumā pārbauda vērtņu darbību un uzstādīšana ir pabeigta.